Esiet sveicināti Grindeks podkāstā Veselības detektīvs kārtējā epizodē. Iepriekšējās epizodēs esam runājuši par daudz dažādām veselības jomā aktuālām un arī jums, dargie skatītāji, svarīgām tēmām. Un savukārt šodienas epizodē mēs turpināsim tēmu par un ap paliatīvo aprūpi. Šodien īpaši apskatīsim dažādās atšķirības starp bērnu un pieaugušo paliatīvo aprūpi. Starp citu atgādināšu to, ka mums jau ir bijusi epizode tieši par to, kas vispārīgi ir paliatīvā aprūpe un tās nozīme tieši Latvijā. Tad noteikti paejiet, pameklējiet kaut kur nedaudz atpakaļ šo te pašu pirmo epizodi, jo šī ir jau tāds tā kā turpinājums, kur mēs vairāk ieejam tā nedaudz dziļāk tieši šīs te paliatīvās aprūpes tēmā. Šodien pie manis studijā ciemos viesos ir bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētāja daktare Anda Jansone. Labdien, Anda! Labdien! Un arī kapelāns Jānis Balodis. Labdien, jā! Labdien! Nu redz, un tad vērsim pie ragiem, tātad par un ap paliatīvo aprūpi. Pieskarsimies tātad, sākotnēji vispārīgi tātad par šo te paliatīvo aprūpi. Kādos slimību gadījumos bērnam vai ģimenei ir nepieciešama šī te paliatīvā aprūpe? Jā, varbūt jau es varu minēt, ka šī jau ir viena no atšķirībām, kas atšķir bērnu paliatīvo aprūpi no pieaugušo. Jo bērnu paliatīvajā aprūpē nonāk bērni ļoti dažādām slimībām, ar ļoti dažādām diagnozēm. Un, ja mēs vēlētos uzskaitīt, tad mums noteikti nepietiktu laika ne šeit, ne arī vairāku dienu garumā, jo bērnu paliatīvajā aprūpē slimības klasificē pēc to, tātad, kāda ir šī slimība, kāda sistēma orgāna tiek traucēta, un cik prognostiski ir iespējamā pacienta izārstēšana un viņa iespējama prognostiskā dzīvildze. Un tad atkarībā no tā, piemēram, ir slimības, kur mēs esam konstatējuši, piemēram, ļaundabīgu audzēju. Ir audzēju formas, kur ir ārstēšanas protokoli, kuri veiksmīgi tiek izārstēti, un šīm bērnam vairs turpmāk nav nepieciešama paliatīvā aprūpe. Turpretī, protams, varbūt arī ļaundabīgi audzēji, kuru iznākums ir, diemžēl, letāls, tad varbūt arī dažādu orgānu iedzimti bojājumi, kā, piemēram, bērnam nav žūstceļu, vai, piemēram, bērnam ir galvas smadzeņu bojājums, nav, piemēram, vienā galvas pusē galvas smadzeņu pusloda. Līdz ar to šie ir gadījumi, kas mums raksturo to, ka viņi var būt ļoti dažādi, var būt retas ģenētiskas slimības, varbūt arī retas slimības, kur mums ir daži pacienti, kas ir vienīgie Latvijā. Un ir arī pacienti, kuriem ģenētiķi cenšas noteikt, kas tā ir pa slimību, bet, diemžēl, nestoties uz tehnoloģiju attīstību, neizdodas arī noteikt bieži vien. Mm-hmm. Jā, un tātad šī te atšķirība starp bērnu un ģimeni? Jūs jau minējāt? Es nesadzirdēju. Starp bērnu un ģimeni, bērnu un pieaugušo paliatīvo aprūpi. Jā, tad varbūt vēl ir tāda būtiska atšķirība. Ja pieaugušo paliatīvā aprūpē mēs jau strādājam ar pieaugušu cilvēku, tad bērnu vecumā mēs labi zinām, kad ir vairāki vecuma posmi, un katrā no saviem attīstības posmiem šim bērnam ir savas
gan fizioloģiskas īpatnības, gan uzvedības, gan kognitīvas, gan emocionāls. Un viņš nemitīgi turpina arī attīstīties un augt. Līdz ar to profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, viņiem ir jābūt arī jāaug līdzi, un ir arī jāsaprot, kas ir, piemēram, tā problēma, kas ir varbūt saistīta ar viņu pusauģu vecumu, bet tāpat laikā varbūt tās ir pazīmes, kas ir saistītas ar to, ka slimība progresē. Nu jā, tad tur ir bērniem nepieciešami noteikti atsevišķi speciālisti, kas tātad konkrēti nodarbojas ar bērniem konkrētos vecuma posmos, kā jūs tikko minējāt. Jā, tādēļ jau 80. gadu sākumā pasaulē bērnu paliatīvā aprūpe sāka savu atsevišķu attīstību kā bērnu paliatīvā aprūpe, jo ir daudz nelielas, mazas, lielākas šīs tā atšķirības. Un, protams, kad arī vecāki, ģimene kopā ar bērnu ir mūsu aprūpes centrā, jo tikai tās vajadzības, tās problēmas, kuras šeit un tagad šajā slimības stadijā ir nepieciešams, kur nepieciešama palīdzība, tad iesaistās šie te paliatīvās aprūpes speciālisti. Un vienmēr vecāki ir tie bērna likumiskie pārstāvi, gan par viņa attīstību, gan par viņa medicīnisko ārstēšanu, par viņa emocionālo labsajūtu, par viņa izglītību, un tā mēs varētu turpināt. Un tādēļ vecāki, cilvēki, kas cieši dzīvo kopā ģimenē, vecvecāki, brāļi, māsas, bet pirmām kārtām šie likumiskie pārstāvi, tie ir tie, ar ko mums ikdienā ir jāstrādā ļoti cieši, jo mums ir jābūt kopīgiem uzdevumiem, izskaidrotiem, tā, lai mēs varam sasniegt to pašu labāko rezultātu, kuru mēs esam ar ģimeni izrunājuši un kuru mums ir jāsasniedz. Varbūt jūs varat nosaukt kādus konkrētus šos te medicīnas personāla darbiniekus, jeb speciālistus, un varbūt vēl arī papildus kādas konkrētas iestādes, kas nodrošina šos te bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus. Jā, es laikam uzdrošināšos teikt, ka mēs, mūsu pakalpojums, bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums ir unikāls, un viņš ir unikāls tādējādi, ka šajā starpdisciplinārajā komandas darbā strādā gan ārsti, gan māsas, kas ir ārstniecības personas, un strādā arī sociālie darbinieki, kapelāni un psihologi, kuri savukārt ir ārstniecības atbalsta personas. Tā kā daļa komandas ir no veselības puses, un otri no labklājības. Bet kādēļ tas ir vajadzīgs? Jo, ja mēs vēlamies nodrošināt un sniegt kvalitatīvu paliatīvu aprūpi, tad izējot gan no pamatprincipiem, gan no definīcijas, mums ir vajadzīgs tā, lai tiktu nodrošinātas visas šīs dimensijas, gan garīgā, gan psiholoģiskā, gan fiziskā, sociālā, gan bērnam, gan ģimenei. Un tikai tā mēs varam sniegt šo visaptvarošo. Un ko es vēlos teikt, ka ļoti bieži nākās saskarties ar to, ka ārsti vai māsas, varbūt komplekts ārsts un māsa saka, nē, mēs jau sniedzam paliatīvo aprūpi. Uz ko es parasti tad arī atbildu. Jā, jūs sniedzat, bet jūs nodrošināt paliatīvo medicīnu, šo sadaļu. Jo šeit mēs runājam tikai par ārstniecību, bet tā spēja šai starpdisciplinārai komandai ieraudzīt to kopbildi, šo te ģimeni ar ļoti dažādām vajadzībām, dažādos laika posmos,
Tā ir tā māksla, tā ir tā kompetence un profesionalitāte. Jāni, jūs kā kapelāns varbūt arī varat vēl papildināt Andu, kā šajā jomā strādājušais? Es varētu papildināt arī to, ka Anda jau pieminēja, ka tas ir, ja bērns nonāk šajā paliatīvā aprūpē, nonāk visa ģimene arī, jo bieži vien tā ir saskarsme ar slimību, ar to realitāti, ka parasti vecāki, tā kā sākumā pat nav ne plānojuši, ne cerējuši. Viņiem ir bijuši citas ieceres, citi sapņi, un kad tas notiek, tad bieži vien tas viss sabrūk. Un līdz ar to tā palīdzība ir vajadzīga visiem. Un, protams, ir šis tā medicīnas daļa, ko Anda jau minēja, kas ir ļoti svarīga, bet tai pašā laikā tā ir arī tā psihoemocionālā un sociālā. Jā, tā ir tas atbalsts, jo tajā brīdī, kad ir tas lielais tāds juceklis, hauss, ka tev jātiek ar visām tiem jautājumiem un arī praktiskām lietām, jo, realitāte ir tāda, ka visbiežāk tā mūsu pieredze tā, ka ģimenē pilnīgi mainās viss tā struktūra, kā viņi darbojās. Ja kāds no vecākiem ir spiests palikt ar slimo bērnu visu laiku kopā, tad ja ir vecvecāki, tad ir labi, kad viņi ir kāds liels atbalsts, bet ja tādu nav, tad ir jāmeklē atkal, kas var būt kāds cilvēks, kas var būt kopā. Un bieži vien ir arī tā, ka ja mēs saslimstam ar kādu, saukstējamies, vai kad tu zini, ka pēc nedēļas tu varbūt atgriezīsies darbā, un viss tā kā šeit mēs šādu solījumu nevaram iedot. Jā. Un tas būs ilgstoši. Jā. Un te mums kā kapelāna uzdevums, arī kā sociālā darbinieka uzdevums būtu nākt palīgā sakārtot to realitāti, ar to informāciju, caur sarunām, iedot to informāciju, kas var būt labs atbalsts, sociālai darbinieki var iedot to informāciju, kā var palīdzēt tad, ja tu esi izsists ārā no tās aktīvās dzīves, ka tev ir tas darbs jāpārtrauc, kā tev ir tie palīdzības mehānismi, ar invaliditātes kārtošanu, ar pabalstu dažādu, ko valsts nāk pretīm, jo bieži vien tā informācija, tajā visā stresā un tajā šokā, ģimenei ļoti grūti tā apkopot. Un mums savukārt atkal palīdzēt nolīdzvarot, jo tās emocijas un viss tas tā gamma, kas ir, un caur tām sarunām ienest to līdzsvaru, arī caur tām sarunām arī viņiem atkārtot, likt saprast, kas tad ir noticis, un nonākt pie tās realitātes, un mēģināt tagad dzīvot, sadzīvot, jo parasti cilvēki jau negrib pieņemt, un tas ir dabiski, bet kā dzīvot tālāk, un tas ir ļoti labi, kad ir profesionāli, kad ir šie te speciālisti, kas vienkārši ir līdzās šai ģimenei, ka viņi var piezvanīt, tad, kad ir satraukti, vai tad, kad ir pēkšņi kāds jautājums, ar ko man darīt, Man pēkšņi vajag kaut vai gultu, kurā šo bērnu es varu ieguldīt tā, lai es varu viņu aprūpēt, apkopt, un tie ir tādi daudz praktiskas lietas, ko savukārt mēs varam atkal palīdzēt risināt, Jā, varbūt vēl piemetināšu, ka mums bija viens pētījums, kur mēs aptaujājām vecākus, pārsvarā gan tās bija māmiņas, kuras sakarā ar bērna onkoloģisku slimību bieži ārstējās onkoloģijas nodaļā bērnu slimnīcā. Un bija pat skaitļi, ka 2/3 no gada viņām nākās būt slimnīcā, un, diemžēl, tas fakts, ka praktiski 30 līdz 35% no šīm ģimenēm izjūg.
sakarā ar to, ka ienākusi ir šī bērna slimība ģimenē. Un tad es gribētu teikt vēl, ka mūsu kā komandas uzdevums ir palīdzēt šai ģimenei palikt kopā, turpināt dzīvot, rast gan ārējos resursus, gan iekšējos, un, kā es saku, turēt roku uz pulsa, lai mēs viņus varētu, kā viena mamma teica, mēs jūs sajūtam kā tādus spilvenus, atbalsta spilvenus. Un tas ir tas, ko mēs varam dot. Un šī palīdzība vienam ir varbūt nepieciešama gadu, bet ir mums arī ģimenes, kuras ir 11, un jau 20 gadus aprūpē. Tieši par šo ārstniecības atbalsta personālu, vai, protams, no jūsu stāstītā to jau tā var loģiski izsacināt, ka tā ir, tāda, tās atbalsta personas, viņas kļūst jau par daļu jau no ģimenes un tiešām ļoti personīgi palīdz, vai tā tas vienmēr notiek, ka, teiksim, šis tā atbalsts ir tik liels, ka atbalsta personas kļūst jau par daļu no ģimenes, vai varbūt, teiksim, ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad šis tā atbalsts, teiksim, nav varbūt tik ļoti psiholoģiski nepieciešams, un tad neizveidojas, teiksim, tik cieša šī saikne. Pirms Jānis noteikti bildīs, es parasti lietoju vārdu profesionālā draudzība. Tas šķiet kā izcils vārds saukums. Jo mēs esam profesionāļi, un mūsu uzdevums ir šo prasmi, māku palīdzēt, nepazaudēt. Un mācēt turēt robežas savas profesionālās. Bet, ja mums ir profesionāla draudzība, kur mēs varam palīdzēt profesionāli ģimenei, tas ir labākais, ko mēs varam darīt. Es teikšu tā, ka katrs tas bērns un katra tā ģimene ir unikāla. Ja? Un tā pieeja mums arī katram ir atbilstoši tam, teiksim, tam kā viņi komunicē, kā viņi vispār ir gatavi gan sarunāties, gan tās attiecības arī ar mums veidot. Ja. Bet katrā ziņā mēs nelaužamies iekšā tajā ģimenes dzīvē. Tā ir viņa privātā lieta, bet mūsu tas uzdevums ir vairāk tā, lai viņi saprot, ka mēs esam līdzās un ka jebkurā brīdī viņi var vēsties pie mums. Ja. Protams, ir ģimenes, kas izvēlās viņas pašas ar saviem spēkiem, un, protams, viņiem ir nepieciešama viss tā, kas mums ir tā informācija, jā, viņi griežās, bet, teiksim tā, lai tā profesionālā tā komunikācija tāda izveidoties, viņa varbūt tur tādā distancē. Ir ģimenes, kas ir atvērtas. Reizēm ir ģimenes, kas varbūt ir tāds mazliet rezervēts, bet ka viņas piedzīvo tās palīdzības vērtību, jā, un paši nonāk kaut kādās situācijās, kur tā palīdzība ir reāla. Viņas atverās un viņas novērtē. Jā, un es domāju, tas ir tāds, vienmēr ir pie katra ir tas savs ceļš, jā, kāds ir ejams. Bet es nekad neesmu dzirdējis, ka kāda no tām ģimenēm vismaz, kas teikt, nē, mums to nevajadzētu. Jā, un tad turpinot varbūt es varu piemetināt arī par stereotipiem. Jā, droši. Jo, ja kādam, jebkuram, pat nerunājot par bērnu viņa ģimeni, ja mēs kādam pajautāsim, vai tu vēlies psihologu vai psihoterapeitu konsultāciju, tad lielākoties mēs atbildi dzirdēsim nē. Atbildes ir dažādas. Es neesmu traka, man neko nevajag, es pati tikšu galā,
Ja, piemēram, tiek jautāts, mūsu komandā strādā kapelāns, vai tu vēlies ar viņu tikties un runāt? Ko, manam bērnam jau jāmirst? Kapelāns jau tiek aicināts. Līdz ar to tāda sabiedrības stigmatizācija vispār par paliatīvo aprūpi, jo, ja dzird vārdu paliatīvā aprūpe, tad cilvēku apziņā uzreiz ir vārds tā, ir jāmirst. Tas ir tā kā vienlīdzības zīme ar nomiršanu. Vēlos minēt to, ka paliatīvā aprūpē šie iznākumi slimību ir ļoti, ļoti dažādi. Un bērnu paliatīvā aprūpē mums pat ir tapis stends, posters ar nosaukumu Brīnumi notiek, jo ir daudzi bērni, kuri ir bijuši mūsu aprūpē, kur pat ir pateikts, ka nekādas prognozes labas nav, un diez vai šis bērns nodzīvos līdz tādam un tādam vecumam, viņš iet skolā. Ir daudz bērni, kuri jau ir pabeiguši augstskolu, kuri ir apprecējušies, un ir ļoti tā patīkami vismaz sociālajos tīklos satikties, un tu redzi, ka viņš turpina sekot mūsu biedrības, mūsu sociālam kontam. Un tad vēl kādreiz šķiet, kas tad tur, jebkurš ārsts, arī jau internists var ārstēt bērnus paliatīvā aprūpē, un te ir tas nākamais stereotips. Bērnus nevar ārstēt kā mazus pieaugušos. Ir savi medikamenti, savas devas, arī savi algoritmi, kaut kur jau, protams, ja mēs runājam par paliatīvo aprūpi, tad pamatlietas, pamatprincipi, ētiskie aspekti, viņi, protams, ka ir vienādi. Un vēl, ka nekādā gadījumā nevajag ar to paliatīvo aprūpi saistīties ar komandu, jo tas tikai pātrinās bērnu nomiršanu. Arī viens no tādiem aizspriedumiem. Vai vēl, ka nekādā gadījumā nevar lietot opioīdus. Morfīnas preparāts noteikti nē, tas noteikti arī pātrinās šī bērniņa nomiršanu. Bet ir daudz dažādi klīniskie pētījumi, kas pierāda to, ka tie ir tikai aizspriedumi. Šie aizspriedumi kaut kādā veidā, iespējams pat baumu veidā, ir radušies sabiedrībā, un tas uzreiz arī ietekmē kaut kādu to kopējo domāšanu. Bet tāpēc šeit mēs arī esam šajā te podkāstā, lai tad paskatītos uz šiem te stereotipiem mazliet no citas puses. Runājot par iespējām saņemt bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus, šo te aprūpi, kur tad ir iespējams šo te aprūpi saņemt? Patreiz Latvijā ir ir 2 pilsētas, kurās var saņemt šo pakalpojumu. Rīgā strādā, vai tātad ir šī Rīgas komanda ar ārstiem, māsām, psihologiem, sociāliem darbiniekiem un kapelāniem, ko Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība nodrošina kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Līdz ar to tad zvanīt uz paliatīvās aprūpes dienestu slimnīcā var arī atrast kontaktu tālruņus mūsu mājaslapā. Un jūsu mājaslapa ir? www.palliative.lv. Jeb arī, ja ierakstā Googlē Bērnu paliatīvā aprūpe, tad mēs tur skaisti uzreiz parādamies. Jo zvanot uz ikvienu no šiem numuriem tālruņa, mēs sazinamies savstarpēji un tiek uzklausīt šī te vēlme, tiek ievākt informācija, tālākie soļi ir organizēt tikšanos, organizēt ārstu konsīliju, lai lemtu par to, vai šim bērniņam ir nepieciešama paliatīvā aprūpe.
Un otra slimnīca un otra vieta ir tātad Liepājas reģionālā slimnīca, kura sadarbojās arī ar bērnu paliatīvās aprūpes biedrību, un Dižvanagos ir šī starpdisciplinārā komanda ar sociāliem darbiniekiem un kapelāniem, kur arī mājaslapā, gan Liepājas slimnīcas, gan arī Dižvanagu mājaslapā jūs varat atrast šos tālruņus. Un epizodes noslēgumā, kas būtu tas, ko jūs, Anda un Jāni, novēlētu mūsu podkāsta skatītājiem? Jā, varbūt ne konkrēti saistībā tieši ar paliatīvo aprūpi, bet vairāk, tā kā, teiksim, par nebaidīšanos prasīt šo te palīdzību vai kā citādāk vispārīgi. Man liekas, es jau novēlēju. Jau iekļāvāt, nebaidīties prasīt palīdzību, jo arī pēc tās pieredzes saskāries arī, ka tu jau strādājot ar vecākiem, ka šo palīdzību saņem, kādreiz viņi saka, mēs jau negribam jūs traucēt, jā, bet patiesībā mūsu tas uzdevums ir tāds, un arī viņiem ir mūs jāpatraucē, jā, jo labāk, ka mēs laicīgi varam sniegt to atbalstu, jā, vienalga, vai tas ir medicīnisks, vai sociāls, vai kā mēs kā kapelāni, jā, nekā tad, kad tas ir kaut kur ilgāk gaidīts, jā, un pēc tam ir daudz grūtāk iet ārā no tām problēmām, viltībām, kas ir radušās, ja būtu, ka nav runāts, jā, izrunāts, jā. Un nevajag baidīties arī, ka mēs mēģinām kaut ko tur pārveidot, mūsu uzdevums būt tiešām līdzās, jā, vismaz kā mūsu kapelāniem, un dot to atbalstu, lai pēc iespējas tā ģimene labāk varētu funkcionēt, vismaz tajos apstākļos, jā, kādos viņi ir, jā, iegūt tos līdzsvaru, jā, kas ir ļoti sarežģīti. Jā. Protams. Anda, jūs? Jā, es gribētu papildināt to, ka tieši tā kā tu minēji, ka viena mamma mūsu video filmā teica, nebaidīties prasīt palīdzību. Un šī spēja prasīt palīdzību, un mēs pretī dodot šo drošības spilvenu, es domāju, ka šis ir tas atslēgas vārds sadarbībai. Un arī aptaujājot sērojošos vecākus, bija ļoti tādas interesantas atbildes, kuras es nebiju gaidījusi. Un vecāki minēja, ka ja vecāki ir pateikuši nē, ka viņi nevēlās palīdzību saņemt, piemēram, kapelānu vai psihologa, tas neko nenozīmē, ir jāprasa vēl un vēl. Respektīvi, profesionāļiem ir atkal un atkal jāuzrunā ģimenes, vai varbūt tagad, varbūt pēc brīža. Un, jā, un tā ir īstenībā arī māksla šos vecākus, šīs māmiņas un tētus uzrunāt. Jo ļoti, ļoti būtiski, kā mēs uzrunājam, kā mēs piedāvājam šo drošības spilvenu un kā mēs dodam to laiku, to telpu viņiem apdomāt un arī sadzirdēt, ja viņi vēlās atbildēt. Pavisam noteikti. Es domāju, ka mēs arī no iepriekšējām veselības detektīva epizodēm esam mācījušies to, ka šo te palīdzību nekad nevajag baidīties prasīt, arī ne tikai runājot par paliatīvo aprūpi, bet arī vispārīgi, jo mums arī bija pieredzes stāsts par to, ka tā iemesla dēļ, ka neaizgāja pietiekami laicīgi pie ārsta, tās veselības problēmas izvērtās krietni lielākas. Līdz ar to es ļoti ceru, ka jūs, dargie klausītāji un skatītāji, arī šo noteikti noglabāsiet kādā
tādā svarīgā aploksnē savā galvā un tiešām atcerēsieties mirklī, kad tas būs nepieciešams. Liels paldies šodienas viesiem, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes priekšsēdētājai doktorai Andai Jansonai, paldies, un kapelānam Jānim Balodim, paldies jums arī. Ar Jāni, ja nemaldos, mēs tiekamies pavisam drīz, jau nākamajā epizodē, kur tātad joprojām paturpinot par šīs te paliatīvās aprūpes tēmu, mēs runāsim vairāk par garīgo, reliģisko aprūpi, pieminēsim arī nāvi, kas arī ļoti, ļoti svarīgi ir patiešām par to runāt, bet šodien tad es no jums atvados. Paldies liels visiem par skatīšanos. Ja jums ir kādi papildus jautājumi vai ieteikumi kādām tēmām, droši nebaidieties rakstīt uz e-pastu podcasts@grindex.lv, kur tad es esmu otrā galā un vienmēr lasu jūsu ziņas. Papildus tam noteikti arī abonējiet mūsu kanālu YouTube, kā arī pieskojiet Grindex Facebook, Instagram un TikTok profiliem, lai tātad tur pirmie uzzinātu par jaunākajām aktualitātēm. Un tad jau mēs ar Jāni un vēl ar kādu citu viesi tiekamies jau nākamnedēļ, runājot nedaudz vairāk tātad par šo te garīgo aprūpi. Paldies visiem par skatīšanos un atā!